Sociālais dienests ir iestāde, kas sniedz palīdzību tiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ tā nepieciešama. Lai to saņemtu, ir jāierodas sociālajā dienestā Ventspilī Lielajā ielā 7 vai Talsu ielā 39. Pie administratora saņemsiet visu nepieciešamo informāciju. Pirmo reizi viņš atnāk, ja, tad, protams, cilvēks jau griežās pirmais, kas rokās, tā ir pase. Ja? Tad ar pasi, apskatoties viņa dzīves vietu, izvērtējam, izskatos, kādi dokumenti viņam būtu vajadzīgi, lai viņš varētu iesniegt maznodrošinātā vai trūcīgā statusa. Ja? Tās ir darba izziņas nestrādājošiem bezdarbniekiem, tātad tas ir no lakstīga lielas izziņa, ja, ka viņam nav pēdējie 3 mēneši bijuši nekādi ieņēmumi. Ja. Sociālā dienesta organizatori lemj piešķirt cilvēkam maznodrošinātā statusu vai nepiešķirt. Šādu statusu var nokārtot tad, ja jūsu ienākumi ir trūcīgo statusam līdz 90 latiem uz personu, un darbspējīgām personām līdz 107 latiem var nokārtot maznodrošināto personu statusu vai ģimenes statusu. Un pensionāriem attiecīgi ir 145 lati un 38 centīmi tas limits. Konkrētie pabalstu un pakalpojumu veidi klientam tiek piešķirti atkarībā no tā, pie kuras kategorijas klients pieder. Pavisam ir 34 veidu sociālo pabalstu un pakalpojumu. Pēdējais jaunākais pabalsts, kas faktiski tika ieviests ar augusta mēnesi, ir pabalsts īres maksas sekšanai daudzbērnu ģimenēm, ko var saņemt daudzbērnu ģimenes, neizvērtējot ienākumus. Sociālais dienests piedāvā daļēji kompensēt rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem, daļēji medikamentu un medicīnas pakalpojumu apmaksu. Visbiežāk iedzīvotāji noteikti griežas ar lūgumu saņemt pabalstu medikamentu iegādēji. Tas ir tas, ja mēs runājam par pensionāriem un invalīdiem, jo šo pabalstu saņēmēju skaits mums tradicionāli ir liels. Katru gadu šo pabalstu saņem 5 līdz 6 tūkstoši pensionāru un invalīdi. Šobrīd sociālajā dienestā redzamas garas rindas, jo tiek izmaksāti Ziemassvētku pabalsti. Tos var saņemt arī bankas kontā, bet daudziem šī ir iespēja vienkārši iziet no mājas un kontaktēties ar citiem. Es jau pagājušajā gadā biju tik šoka, es domāju, vajadzētu aiziet paskatīties. Tik daudz mēs neņēmām un kartupeļus sastādījām un tā un Ēriks. Tad mēs tā pa visiem, principā Ēriks. Jā. Vai, labi, es tā domāju, kā ir. Cik lielu naudu? 30 latiņi. Kāpēc jūs neesat saņemuši to uz bankas kontu? Ne, man kaut kā, vismaz pastaigājas atnāk, jā. Tāpat pa mājām tik dzīvot, vismaz var atnākt cilvēkos, jā. Gaidām dāvanu. Jā? Nu, jā. Cik lielu dāvanu jums? Mēs cerka 30. Tā varētu būt. Jā, es pat nezināju, painteresēsies, cik tā maksā pensionāriem, bet droši vien tā ir. 30, ja? 30 viņiem būs? 30. Jā. Jums ir plāni, kā tērēt šo naudu? Vai, man ir 6 mazdēli, kamēr katram kādu dāvanu nopērk, tur vēl pietrūks. Sastopami arī gadījumi, kad sociālā dienesta klienti slēpj patiesos faktus, lai šādi krāpjoties saņemtu sociālo palīdzību, kura viņiem nepienākas. Ir, kas melo. Bieži gan negadās, bet gadās, kad melo. Protams, arī sociālam darbiniekam jābūt tādam, kurš spēj atšķirt cilvēkus tādus, kur patiešām ir nonākuši grūtībās un kuriem noteikti ir jāpalīdz ātri un tūlīt, no tādiem, kuri varbūt vēršas pēc palīdzības tikai tāpēc, ka viņam varbūt tas formāli pienākās, viņš atbilst kritērijiem, bet faktiski viņam situācija nemaz nav tik smaga. Ventspils sociālā dienesta centrālā filiāle uz laiku izvietota bijušajās Jaunradas nama telpās. Raiņielā 10 remontdarbus plānots pabeigt februārī, un tad sociālais dienests atgriezīsies jau ierastajās telpās. Solvita Demante, Teķana Saksagānska, Inžudziņš, Kurzemes televīzija.